Ērti tev pipariņi, ja? Guys wanna play with boys, boys wanna play with girls. Ārpēc man ir tik liels prieks, ka es beidzot varēšu ielikt video YouTube'ā, tāpēc, kad filmēt es varēju visu šo laiku, tātad es neesmu filmējis veselu mēnesi video, man nav jaunu video savā YouTube kanālā. Un, jā, filmēt es varēju video, bet vienkārši nekur tālāk viņa netika, tāpēc, kad man nebija kur samontēt. Čau visiem! Šodien video es vēlos jums parādīt lietu, pēc kuras jūs man labāk iepazīsiet. Tā ir savā ziņā, varētu teikt, atkarība, bet tas, manuprāt, pārāk skarbi teikts. Vienkārši es jums uzdodu jautājumu, kas ir man atkarība. Jūs taču nezināsiet atbildi, vai ne? Vai arī vienkārši, kas man tik ļoti patīk. Un tāpēc šī video es vēlos jums parādīt, kas tam man tik ļoti patīk. Un starp citu šī atkarība ir šī somiņā, bet jūs neredzat. Es esmu ļoti ilgi atlikuši šo video filmēt, un tad, nu, lūk, beidzot es domāju, ka es to varētu izdarīt. Un, manuprāt, būs interesanti. Labi, nemocīšu jūs, beidzot varu jums rādīt, kas nu tā ir. Un tātad tās ir lūpu krāsas, lūpu balzāmi, lūpu spīdumi. Viss, kas saistīts ar lūpām. Lūpā. Jā. Dažreiz nevar skaidri izrunāt palīdz. Vienkārši es jums gribu nedaudz pastāstīt, jo ir tā, ka tā nav tāda kā atkarība, bet vienkārši man ļoti, ļoti patīk visi tie lūpu krāsas, lūpu spīdumi, lūpu balzāmi, tādēļ, kad, piemēram, lūpu krāsas krāsoju, nu to visu es krāsoju pēc sava garstāvokļa, tā kā šodien es esmu ļoti labā un jautrā garstāvoklī, tad man ir arī pieskaņota lūpu krāsa. Tāpēc lūpu krāsas izsaka manu garstāvokli, var teikt pat tā. Nu, un tad es tagad izvēršu šīs te visas lūpu krāsas. Es nezinu, man apniks jau teikt droši vien šī video beigās lūpu krāsas, lūpu spīdumu, lūpu balzām. Tāpēc es vienkārši teikšu lūpu krāsas, labi, tas ir tā kā vienā vārdā pateiktas 3 lietas. Un, nu, lūk, es bežu šo te visu ārā, lai jums varētu to rādīt. Jo no somas tad tur būtu grūti izņemt to, jārekļājas būtu. Ok, varam. Ok, viss. Un, principā, man ar lūpu krāsām ir vienmēr tā, kad es eju kādā veikalā, es ieraugu kaut kādu jaunu lūpu krāsu, vai arī, nu jā, jaunu, kas, piemēram, ļoti labi smaržo vienalga. Es nevaru to neiegādāties, tāpēc, ka man tik ļoti patīk lūpu krāsas. Sākšu rādīt tā kā lūpu balzāmus. Kā pirmos parādīšu savus mīļākos lūpu balzāmus. Un tātad tie ir karmeksiņi, man ir tie 2. Tādēļ, kad vienu parasti es turu kaut kur mājās, vienu kosmētikas somiņā, tāpēc, kad visbiežāk es aizmirsīšu ielikt to kosmētikas somā, ja man vajadzēs kaut kur skriet. Šos te balzāmiņus iegādājos Anglijā, un es pateikšu visforšāko lietu, kas piemīt šiem balzāmiem. Tā ir to brīnišķīgā smarža. Vienmēr, kad es uzkrāsoju šo te balzāmu, man mamma prasa, kāda smarža tu esi uzpūtusi. Nē, mamma, tās nav smaržas, tas ir balzāms. Tāpēc šāda situācija visbiežāk notiek. Tādēļ, ka viņi vienkārši brīnišķīgi smaržo. Tātad bija zemenes un bija ķirša. Es paņēmu abus ar ķiršu smaržu, tāpēc, ka, nu, man likās, ka tā būs spēcīgākā smarža, un tā arī laikam ir. Lūpas tie arī ļoti labi mitrina. Un te arī ir SPF 15, kas nozīmē, ka lūpas aizsargās vasarā no saulītes. Tā kā visiem rekomendēju, ļoti patīk. Nu, un kā otros jums parādīšu visiem droši vien pazīstamos eosiņus. Tā jāslasa, man tie bija, nezinu, cik bija. Man viņi liekas visu laiku pazūd. Ok, te man ir 6. Nu, man likās, ka bija 7, bet, nu, pieņemsim. Tātad, kur visiem pazīstamie eosiņi, paslēpjas oranžais. Tie ļoti arī skaisti smaržo, visi. Man laikam mīļākais ir mint, nu, tātad piparmētru. Piparmētru, tāpēc varbūt arī tie man ir 2. Un kas šiem eosiņiem ir kā mīnus, ka tie
nemitrina tik labi lūpas, jo vienu es biju arī uzdāvinājis Ņikītam, tā, manuprāt, bija melone. Un Ņikīta arī teica, ka viņš tā kā gaidīja, kad šie te osiņi vairāk mitrinātu lūpas, bet tā viņam arī ļoti patika smarža un nav slikti. Tad ir visparastākie Siberikā pirktie vazelīniņi. Man ir 2, bija 3, bet es vienmēr visu pazaudēju, vienmēr visu. Tad ir šāds te Nivijas lūpu sviests. Kāpēc sviests nevis, piemēram, vienkārši tūlu balzāms? Tādēļ, kad šim te lūpu sviestam ir biezāka konsistence, un starp citu šis balzāms arī ļoti labi mitrina lūpas. Un smarža ir spēcīga, tā ir vaniļa un makadēmija, tātad šāds te. Ir vēl, manuprāt, ar avenēm, tātad rozām kaut kādā iepakojumā, bet man ir tikai šis. Tā, kas man ir vēl no balzāmiem? Baby lipsi. Domāju, ka arī tie ir visiem pazīstami. Šādi te. Ārpēc, cik viņi skaisti kamerā izstāstā krāsaini. Tātad šādi te baby lipsi. Es nezinu, man laikam vismīļākais ir... Man ļoti patīk starp citu 2. Viens ir šis te. Viņu Latvijā nevar iegādāties, jo to man atveda Katrīna no Norvēģijas, jā, jo man Katrīna ir atvedusi laikam vēl 3, 2, nezinu. Neesmu skaitījusi, bet tad Katrīna man ir atvedusi vēl balzāmus un lūpu spīdumus no ārzemēm, tāpēc es jau vairs nezinu no kurienes, bet šis ir no Norvēģijas. Un tas ir ar melonas smaržu, bet vispār smarža ir tāda maiga. Un otrs ir šis te baby lips, kuru var nopirkt Latvijā, un tas ir no Drogām. Šīm te baby lipsam ir viegls smirdzums, un tātad arī tas ir gaiši rozā tonītī. Tāds seko šāds te The Body Shop lūpu balzāms. Īstenībā es to nopirku nesen, un man ļoti iepatikās. Lietoju principā katru dienu, jo konsistence man ļoti patīk, tāda krēmīga. Tonis ir tāds maigi rozā. Bet vispār iemesls, kāpēc es nopirku šo balzājumu, ir tāds, ka man ļoti patika smarža, jo tā ir tiešām ļoti spēcīga. Es pat tagad šādi rokā turot jūtu to smaržu. Tad ir šāds te. Viņš man nedaudz izķēpāts ir. Pirku es ārzemēs. Šāds te balzāmiņš, Rimmel, laikam. Jā, Rimmel. Keep Glam and Shop. Tātad tons ir tāds krēmīgs, smaržu arī saldi skaisti, un, protams, man patika ļoti tas iepakojums, jo nekur neesmu redzējis tādu, uzrakstu lūpu balzāmiem, tāpēc arī nopirku. Tad ir Neutrogena, principā es, labs, nevar neko teikt, vienkārši parastākais balzāms. Tad ir blīzteksiņi. Principā es par šādiem lūpu balzāmiem neko īpaši nevaru sīkāk pastāstīt, tāpēc, kad visparastākie lūpu balzāmiņi. Tagad jums gribu parādīt tādu, man bija vēl viens spraita, bet pipariņš man sagrauza. Un principā tonīši ir tādi paši kā uz iepakojumiem, un ļoti skaistas smaržas. Un laikam pagaidiet. Jā, šiem te 3 ir spīdumiņš klāt. Šis ir vienkārši tāds gaiši rozē tonītī. Un pēdējie lūpu balzāmiņi ir šādas te mīļas pucītes. Tons principā ir caurspīdīgs. Visiem ir spīdumiņš. Visspēcīgākā smarža ir šeit vēl tajai pucītei, kas smaržo pēc augļiem. Un tagad tātad šie bija visi mani lūpu balzāmi. Un tagad jums parādīšu savas lūpu krāsas. Sākšu ar sarkanajām. Tās laikam būs 3. Laikam jau. Jā, nē. Laikam skaitīsies arī šīs. Tās būs 4. 2 ir L'Oreal. Viena ir Bordeaux un otra ir tāda burkānu sarkanā tonī. Tātad sarkanajai numurs ir 404, bet Bordeaux 402. Un kas man ļoti patīk šīm te 2 lūpu krāsām, ir tas, ka tās ir matētas. Tad ir šī te goša. Šis ir, ziniet, tā kā lūpu krāsa savā ziņā kaut kur lūpu spīdums. Tāpēc, kad te ir sarkans tonis,
Tātad šāds te. Viņu var uzkrāsot tā, kad ir tiešām sarkanas lūpas, un ja tu uzkrāsos maz, tad tā dos vienkārši vieglu tonīti. Un tātad 07. numurs saucās Hot Lips. Un tad ir košs saplēs, tāpēc labāk nevēršu jums vaļā iepakojumu, bet tātad 145. numuriņš. Un, ziniet, šis nav gluži sarkans tons, tas vairāk ir tāds koraļa, varētu būt, koraļa tons. Un tātad neko slikti par šo lūpu krāsu nevar pateikt. Tad man ir 3 šādi te lūpu sviesti. Ziniet, tie ir tā kā lūpu krāsas, bet savā ziņā lūpu spiesti. Tādēļ, kad, ziniet, tie atšķirās ar to, kā jau arī tur bija lūpu sviesti šis te Nivejas. Šie te lūpu sviesti atšķirās ar to, ka tie ir kā lūpu krāsas, bet vairāk mitrina lūpas piparus. Uzsieties, viņš man tur rokas. Jā, un šie te ir Bonjours firmas, bet manuprāt arī tos vairs nevar iegādāties, tāpēc ka es šos te lūpu sviestus pirku izpārdošanā. Un tad ir košs, kismī, kāds numuriņš? 3. Flirty Kiss, un tons, ziniet, īstenībā ir ļoti interesants. Burkāna oranžs ar spīdumiņiem. Tad ir brūnā toņa lūpu krāsas. Šī te ir no Essences. Tātad ļoti gaišā tonītī, tāda maigi brūns, varbūt varētu teikt tā. Pipar! Jā, smuks mažo, es tev piekrītu, pipar. Sēdi. Un tātad 04. numurs. Nākošā ir šāda te Nix lūpu krāsa. Vispār lūpu krējums te rakstās, tāpēc, kad šeit lūpu krāsai ir nereāli mīksta konsistence. Un tātad šī te lūpu krāsa šobrīd man ir uzkrāsot uz lūpām. Ļoti patīk tonīts, un visiem ieteiktu šādu te Nix lūpu krāsu, tādēļ, kad ne tieši šo tonīti varbūt, tāpēc, ka kā kuram patīk, bet vispār kādu lūpu krāsu no Nix, tādēļ, ka viņas ir nereāli mīkstas. Un starp citu mātētas, kas man ļoti patīk. Un tonis ir īstenībā tāds interesants. Tas ir 19. Bet, jā, tāds brūnā, kaut kur tur ir iekšā brūns, rozīgs, kaut kas tāds. Ļoti skaists tonīts. Šīs pēdējās manas 2 lūpu krāsas. Principā, abas ir diezgan gaišos toņos. Viena ir Maybelline, pipar persika tonī, 430. numuriņš. Un tad ir pēdējā Essences ar 6. numuriņu. Arī smuks mažo tāpat kā tā brūnā Essences lūpu krāsa. Un šeit ir, pagaidiet, izvilkšu. Šeit ir tāds gaiši rozā tonīte. Un beidzot varam sākt ar lūpu spīdumiem. Tā ir tā kā pēdējā un 3. kategorija. Un tātad tagad jums parādīšu piperiņu. Šāds te gošs lūpu spīdumiņus. Kā jau es teicu, man ir ļoti daudz persika lūpu spīdumu un lūpu krāsu. Šis ir lūpu spīdums. 4. numurs saucās Flirty Lips. Pagaidiet. Šim arī saucās Flirty Lips. Kas šiem lūpu spīdumiem ir interesants un kas man ļoti patīk, viņi ļoti, ļoti skaisti smaržo. Piemēram, šis tiešām smaržo pēc persika, šis smaržo tā ļoti saldi. Un tātad gaiši roziem tonītim ir 03. numuriņš, Sweet Lips saucās. Tad ir L'Oreal šāds tā, principā arī persika tonītī lūpu spīdums. Kāds numuriņš? 503. Tad ir Kiko lūpu spīdums, kas skaitās, tā kā, kā saucās tas efekts, lūpas pataisa lielākas šis lūpu spīdums.